Čau! Riktīgi dīvaini. Pirmkārt ir tas, ka es atkal nokavēju 12 minūtes. Otrakārt, es vispār biju aizmirsus, ka šodien ir migrēnas saruna. Tātad es paspēju, sapratu, ka šodien ir saruna. Un tūlīt meklēju Ilānu. Ļoti interesants vārds. Ilāna. Jā, man kaut kā vispār nav pierast. Tā. Kaut kas te arī, tu Facebooks izmainījies, šausmas. Bišķi savādāk viss, nekā es iepriekš rīkoju laivu. Pilnīgi savādāk, pilnīgi viss noformošana. Tā. Es ceru, ka viņa ienāks. Nu jā, par mani runājot, tātad pēdējais laiks, es skatījos, bija aprīlī. Čau, Andrej. Un pēdējais laiks bija aprīlī, un es sapratu, ka man tas ir jāturpina. Un biedrību sāku kustināt, tā kā man šobrīd ir vairāk laika, tad es nodarbojos ar to. Šobrīd esmu sarunājis vēl 3 meitenes uz migrēnas sarunām, tā kā ielikšu visu informāciju un būsim. Un runāsim par migrēnu. Man liels prieks ir par to, ka man arī šodien uz ielas grāmatnīcā pienāca klāta sieviete tukumā un prasīja, kā mums iet ar kompensējumām zālēm migrēnai, un likās tāds wow, kad skatās, un arī nāk no jums ziņas, kad jūs darba laikā vai sev brīvā laikā uzslēdzot YouTube'ā un klausoties mašīnā tās sarunas, un čā, kad beidzot ienāci. Es ceru, ka sanāk. Yes, beidzot! Čau, sveiki! Čau! Kā tev gāja? Jo es tevi uzaicināju, tev vispār kaut kāda informācija atnāca? Nē, es tikai tagad tikko pirmo reizi saņēmu. Bet tu ienāci laivā un tu nospiedi pievienoties, ne? Man atnāca iznāca tāds alert, un tad es vienkārši uzspiedu laivu. Ok. Katru reizi katram ir savādāk. Es reizēm pat taisīju instrukciju, kā otrs redz, jo es neredzu, kā jūs. Jā. Un es vienmēr uztraucos, man ir bijušas intervijas, kuras es atceļu, jo netiek otrs, vienkārši kaut kā nesanāk. Vai arī Instagrams parasti. Bet Facebookā kaut kā es ievēroju vairāk, skatās, un tad tur ielādēsim, nošērosim, tas YouTube'ā ielieku. Jā. Es sāku stāstīt par sevīm, kad es kavēju, ka man telefonā ir 10 atgādinājumi šodien. Un es sāku kārtot istabu un skatos kaut kas 7 un skatos migrēnu. Jo mēs ar tevi tik nesen runājām un nebija kaut kā baigi saplānojusies. Bet es skatos, tu tā kā biji gatava vai tu šobrīd esi ceļā no darba uz mājām? Kā tev? Es esmu, man visa diena bija izplānota, tā kā es pati plānoju savu dienu ar darbu un ar visu, tad, es tā kā esmu, ceļā pie draugiem. Aha. Bet tev šobrīd ir laiks, ja? Protams, jā, viss kārtībā. Es tieši ieplānoju, kad pēc Anglijas laika 5 es tikšos ar tevi un visiem pārējiem skatītājiem, tā ko viss kārtībā. Jums tagad ir 5, ja? Tā, mums pagabļājums, es atvainojos, man pat brilles nav, 8, baigā starpība. Jā, tā 5-18, jums ir 7-18, jā. Karoči, es nokavēju 18 minūtes. Vienam laivam mums bija rekords 44 minūtes, jo es biju aizmirsus, otrs bija aizmirsus. Skaidri. No datora mēs tur nevarējām, no telefona nevarējām, bet beigās viss sarādās. Man ir bijusi pauze. Es neesmu filmējusi kopš aprīļa. Un man pašai bišķi tagad tā, neteikšu uztraukums, sākumā man it kā nebija. Man viss prasīja, kā es tik brīvi var filmēt, runāt un stāstīt.
bet kaut kā tas aizgāja, un es gribu informēt tā kā par to slimību, ka tāda ir, un runāt. Protams. Tas ir ļoti svarīgi, lai daudz vairāk cilvēku par to zinātu, jo tad, kad man sākās lēkmes, tad, man liekas, vispār neviens nezināja ne par tādu veģetīvo distoniju, ne par tādu migrēnas lēkmi kā tādu ar auru un tā tālāk, tāpēc tas viss ir diezgan jauns, cik es saprotu. Jā. Nu labi, tā kā droši, es bišķi ētera laiku aizpildīju, iesāku. Ja tev man kaut kādi jautājumi, tad droši var mani pieredzi vai ko, bet ja kas, tad tu droši vari pļāpāt, ja drīkst, es tev kaut kādā mirklī pārtraukšu, man bieži vien kaut kādi jautājumi, es esmu tāda baigi zinkārīgā un interesē bišķi vairāk. Tā kā droši saprotu, ka tu šobrīd dzīvo ne ārpus Latvijas. Jā. Nu, tad es izstāstīšu, mani sauc Ilāna, un es jau 17 gadus dzīvoju Londonā. Esmu no Rīgas pati, un mācījos turībā, pabeidzu maģistratūru un devos uz Londonu. 6 mēnešus mācīties angļu valodu, un tā nu es te esmu aizķērusies vēl 17 gadus, jā. Kausas, cik ilgi? Jā. Un saistībā ar migrēnu un distoniju, man liekas, ka migrēna un distonija ir ļoti saistītas savā starpā, jo, kad man tas sākās kaut kādos, laikam, 25 gados, kaut kad, kad es tikko biju atbraukusi uz Angliju, jo man bija tāds moments, kad pēkšņi es neredzu vienu pusi, es it kā liekas, ka redzu, bet es cauri redzu, cilvēkam cauri redzu, man tā viena puse bija. Un tas bija kaut kāds 20 minūtes, tad, protams, man sākās panikas lēkme no tā, un tie simptomi visi bija kā insultam. Un, protams, tika saukta ātrā palīdzība, jo zuda redze, zuda, es nevarēju neko izlasīt un parunāt. Jā. Es vienkārši kaut ko runāju un neviens man nesaprot, ko es runāju. Un, protams, kad visa kreisā puse man aizgāja ciet, namnes, kādas latviski mums, nejūtīga, palika kreisā, notirpa tā kreisā puse un principā visi tādi simptomi kā insultam. Protams, tad zvanījām ātriem atbrauca, vienīgais, ko viņi man varēja iedot, tie bija bolderjāņi, vairāk neko, un pateica, ka jums bija panikas lēkme. Un pēc atvaino, kas tev pārtraucu. Es tagad domāju, pirmkārt jau tas faktors, par ko mēs pēc tam parunāsim, tā kā tu lūdzi tā kā savam draugam vai ar ko tu dzīvoji, lai tev tā kā piezvana un ātriem Anglijā ir pierasts šādos gadījumos, tā kā zvanīt un viņi reaģē? Ja? Protams, 100%, jo ir aizdomas uz insultu. Viņi reaģē ātrāk, tas ir tā kā priority pat. Viņi ātrāk atbrauks nekā pie kāda cita, jo tie simptomi visi ir, es tad nezināju, bet tā bija migrēna ar auru. Bet nebija saistība nekāda ar veģetīvo distoniju, ne? Jo distonija arī ir īstenībā visas notirpums, baigi līdzīgi. Jā, es jums izstāstīšu, kā tas bija, kā man sākās, jā? Un tad pēc tām 20 minūtēm sākas nereāls galvas sāpes. Un tad kaut kādas 2 dienas es vienkārši juku prātā, galva nereāli sāpēja. Un pēc tam tā kā nekas nebūtu bijis. Bet tas man bija vienreiz gadā. Un vienkārši es varēju kaut kur vai nu pa šopingu staigāt, vai nu kaut kur mājās, vienkārši man pēkšņi tā bum un uzrodās tās sajūtas, jā, bet tas bija vienreiz gadā. Pēc tam ar gadiem ejot, man sākās tas biežāk, bet 2010. Gadā es sajūtu to, kad es menedžēju restorānus un es strādāju tajā laikā Hiltonā kā PR and marketing manager. Un man bija ļoti svarīgi komunicēt ar klientiem. Un man visu laiku bija jārunā, un man visu laiku bija jābūt, man visādos pasākumus bija jāpiedalās un tā tālāk. Un es sāku just,
es esmu ļoti komunikabla un es vienkārši mīlu cilvēkus, mīlu balītes un tā tālāk, bet uz to mirkli man bija tāda sajūta, ka es neko negribu, es negribu redzēt cilvēkus. Man tas ļoti satrauc, man paliek slikti, kad pārāk daudz cilvēki kaut kādos pasākumos un tā, kamēr es vienkārši paliku ofisā sēdēt un negāju vispār ārā pie tiem cilvēkiem. Un pēc tam man sanāk tā, ka... Ja? Tev sākās tā lēkme. Piemēram, pirmā, tu teici, tev bija 27 gadi? 25. Jā. Es drīkstu jautāt, tev tagad ir tur kaut kādi pār 30, tā kā ilgāks laiks jau ir pagājis? Cik ilgāks, jā. Sanāk tā, ka pirmā reize tas bija 2005. gadā man pirmo reizi bija, pēc tam man bija 2010. man veģetīvā distonija bija nereāla, es tās izstāstīšu, kā man tas bija. Un tas viss bija saistīts. Tā tad sākās ar tām migrēnām ar auru, kas man deva panikas lēkmi, jo es nevarēju pelpot, man likās, ka es nevaru elpot un ka es neredzu, ka man tas viss tirpoņi un visu, un es sāku strauji elpot, un dēļ tā man tie ģīboņi arī nāca un slikta duša un tā, tas viss tā kā no migrēnas lēkmes uz panikas lēkmi gāja. Ok, labi, šo es sapratu. Tad vēl man uzreiz radās jautājums, vai tu noprati, no kā tev arī gan pirmā lēkme, pirmkārt arī īstenībā pareizāk definēt būtu interesanti, kādēļ tu domā, kāpēc tev tikai tajā laikā bija, un kāpēc tieši tajā dienā, vai tu novēroji pārtiku, stresu, ar ko tā diena varēja būt tik īpaša, es tā domāju? Ne ar ko. Viņa pilnīgi neatšķira parasta diena, un man pat nebija tādi lielie kaut kādi stresi. Man veģetīvā distonija sākās no tā, kad man bija stresi, un man bija bail no nāves, un man vestētiņš aizgāja, vecmāmiņa aizgāja, un man likās, ka man arī mamma aizies, un es rūdzos mammai, lai arī man mamma ir veselīga un ļoti aktīva sieviete, bet man likās, ka kaut kas var notikt tieši. Vai tava mamma ģimene šobrīd dzīvo ar tevi ārzemēs? Nē. Man vēl ir māja Gruzijā, Viesunams, un mans brālis vada to Viesunamu un turismu, un man mamma viņam palīdz. Un viņi ir pusgadu Latvijā un pusgadu Gruzijā. Bet tad sanāk, žēl, tā kā nesatiekaties tik bieži visi kopā. Nē, bet es uz Gruziju braucu diezgan bieži, tāpēc arī. Man ir ļoti flexible, kāds latviski, ļoti... Ērts, brīvs režīms. Jā, brīvs režīms, jā. Līdz ar to es varu tā kā darboties. Es varu pastrādāt, es varu aizbraukt paceļot, pastrādāt un tā tālāk, tāpēc man tas tā. Bet šobrīd arī tu strādā vēl joprojām restorānu biznesā ar klientiem? Nē, es vairs nestrādāju restorānu biznesā un tas iemesls bija tas mana veģetīvā distonija un panikas lēkmes, jo es vairs nevarēju atrasties tik daudz cilvēku apkārtnē un es 11. gadā aizgāju no Hiltona un tad es vēl pamanedžēju restorānus un vēru vaļā investoriem, bet tad man tas stresa līmenis bija ļoti augsts un es vairs nevarēju vispār strādāt šajā industrijā, un tad es vienkārši satiku savu vienu draudzeni. Viņa ir ļoti turīga, un viņa man saka, Klau, Ilāna, varbūt mēs varētu strādāt ar VIP klientiem, paņem labu mašīnu, un varbūt tu varētu tā kā palīdzēt tur ar pārvadājumiem, vai nu tur lidostām, vai nu tur kaut kādas, ja kādam tur kaut kāda Tiffany, pieņemsim, draudzenei vajag aizvest vai vēl kaut ko, vai arī vērtspapīri, vai kaut kādas tāds lietas, kad tu varētu būt uzticamā persona. Tu tā kā personal assistant un driver. Tā kā divienā. Jā, un tad es teicu, jā, nu var pamēģināt. Un tad, kad es to tomēr nolēmu darīt, es uztaisīju licenci un pie viena es paskatījos arī, kā, īstenībā es vedu, mirklīti, es vedu. Es tagad vienīgi domāju,
nu, vai es pareizi saprotu, jo man arī bija līdzīgi, Jā, ka tu darbu samainīji tikai dēļ tā, tās pašsajūtas un te ir tās diagnozes. Īstenībā tu dabūji mainīt nodarbošanos, vai ne? jā, jā, Mhm. 100%. Mhm. Un Un plus vēl minēji par tas, ka licenci. Kas tās ir par licencēm? Kas tev bija jādara? taksī license. Tā, Man tur vajadzēja mhm. testus dažādus pildīt, tur kriminālo, medical un tur topogrāfiskais, tur vajadzēja karti zināt un tā tālāk, Londonu zināt un tāda lieta. Jā. Un tad es braucu vest to paciņu, ko viņi man paprasīja. Un viņi man par to samaksāja, es tur burtiski aizvedu, atvedu, man bija 250 paundi. Es domāju, nav slikta lieta. Jā. Var darīt, jā. Mhm. Un tad es uztaisīju to licenci Mhm. un sāku ar to nodarboties. Un tad es domāju paralēli, kad man nav to regulāro klientu, es varētu tā kā vēl Uberi pieregistrēties. Tas ir tā kā Bolt Latvijā. Taksi. Takši. Jā, Mhm. jā, jā. Un tad es tur pieregistrējos, un pusgadu vēlāk viņi man uzaicināja uz kļūt par viņu kompānijas seju. Tāpēc es esmu tagad Ubera seja, un es reprezentēju visas Anglijas sievietes mēdījos un tā tālāk. Tā kā es mēģināju aizbēgt no tā visa un cilvēkiem, bet tomēr nokļuvu atpakaļ tur, kur es Bet arī. tā seja, ko, nu, varbūt man nedaudz bišķi savādāk liekas, seja, nu, piemēram, tur nevis modelē, skropta tušai, bet tu tā kā kļuvi uzņēmumā, pirmkārt tevi paaugstināja, tas sanāk. Šis ir Cosmopolitan žurnāls, Jā, un te ir intervija ar mani. jā. Nu, Un tu tā tāda kā seja. esi tā, es teiktu, vairāk saistīta ar mārketingu, kas cenšas iesaistīt sievietes šajā biznesā? Es pati īsti necenšos, viņi vienkārši man noorganizēja intervijas. Pieņemsim, man bija intervija ar Cosmopolitan, man bija intervija ar BBC, ITV, Evening Standard, Marie Claire Magazine. Nu, vienkārši viņi man zvana un saka, Ilāna, ar tevi grib parunāt žurnālisti. Es saku, superīgi. Kāda tā doma, teiksim, Piesaistīt sieviešu, tas vairāk sievietes Uberī. aha, jo, nu jā, taksisti parasti ir vīrieši, Jā, bet jā, Rīgā, jā. kad es esmu braukusi ar Boltu, es arī biju nobrīnījusies, es reizēm ar dažām parunāju, un tad viņas ir ļoti apmierināts, kad viņas kā sievietes arī tagad brauc, jā. Jā, tieši tā, un tāpēc es arī tā kā iedrošināju, ka tas nav slikti, un tas nav nekas tāds, jo, pieņemsim, labi, man ir augstākā izglītība, es savā laikā menedžēju restorāns, es biju ģenerāla menedžera un PR un Hiltons un tā tālāk, viss lieliski. Bet tad, kad tev veselība neatļauj to darīt uz to mirkli, tad ir jādara kaut kas, ko tev atļauj, bet tikpat varbūt successful tas var notikt latviski. Sorry. Veiksmīgi tas var notikt arī tādā veidā, jo es, pieņemsim, arī esmu dažādās castinga aģentūrās un piedalos dažādos projektos, un es esmu vēl viens kompānijas seja, un sanāk tā, ka tā migrēna un distonija man atvēra jaunas durvis kaut kam citam. Jā, bet zini, ko es tagad iedomājos? Ja tu teici, ka tu it kā neesi aizbēguši no tā, jo es, piemēram, iedomājos, ja man ir distonija vai migrēna, tu esi pie stūres. Kā tu? Un tas mani nomierina. Man tas nomierina. Es esmu pie stūres, es kontrolēju situāciju. Manā gadījumā ar manu distoniju, tad, kad man bija ļoti slikti, es vispār nevarēju iziet no mājas. Un es lietoju nofēnu un adaptolu, plus man bija jāparunājās ar gudriem cilvēkiem, ļoti daudziem, lai viņi man pastāstītu to, ka es nemirstu, ka mani tuvākie nemirst, kad cilvēki mirst, ka tas ir normāli, ka tas ir tā gadās un tā tālāk. Jo es savā laikā, ka man tajā 10. gadā, kad man bija ļoti slikti, es varēju sēdēt pie televizora vai skatīties videos, kur cilvēki aviokatastrofās vēl kaut kur nāve ir. Un es drausmīgi raudāju par to, un tā bija ļoti dziļa depresija īstenībā. Ar to visu veģetatīvo un visu.
man tas vispār ļoti ietekmēja manu dzīvi. Man bija bail no cilvēkiem. Ja tagad ļoti daudz cilvēki, mani draugi, man ļoti labi pazīst, un ka viņi redzēja, kādreiz biju un kādreiz paliku pēc tās veģetatīvās, viņi vispār nevarēja mani pazīt. Un tagad man ir daudz labāk. Man tad ir daudz labāk, es nesūdzos. Es nevarētu pateikt, ka man tagad ir veģetīvā distonija. Nē. Dažreiz migrēnas. Tā kā sanāk, vai tu zini, no kā tev sākās migrēna un no kā sākās veģetīvā distonija, vai viņas sākās vienlaicīgi? Vienīgais, ko es atceros, tu minēji to vecāku nāvi, ka tā kā, es neteikšu, ka tas tā kā, vecāku nāvi, bet kad tā ir bijusi kā fobija no nāves, kas tev izraisīja saspringumu, lai to rastos gan migrēna, gan veģetīvā distonija vienlaicīgi? Es domāju, ka nē. Man viss sākās ar migrēnas lēkmēm, tām ar auru, bet es nezināju, ka tās ir migrēnas lēkmes, un to visu norakstīju uz panikas lēkmi. Aha. Un tā veģetatīvo man sākās tad, kad sanāca tā, kad man apkārt tā sanāca, ka man apkārt nomira vairāki cilvēki, manu draugu, kaut kādi draugi vai mammas vai vēl kaut kas vienā laikā. Un es biju Latvijā, man bija 2, es neatceros, jau bija eiro, man liekas, tad bija vai nebija, bija laikam. 2 eiro man bija kabatā, es prasīju draudzenei, lai viņa man palīdz, jo es nevarēju strādāt, neko es nevarēju. Es vienkārši sēdēju Latvijā, taisīju sev augstās zupas, es nevarēju ēst, es 14 kilograms nometu, es neēdu, es baidījos no cilvēkiem, es baidījos no mājas iziet ārā, un tad man bijušais draugs man piezvanīja un teica, ka Dilāna, tev kaut kas ir jādara, jo tā neesi tu, un viņš ir tāds ļoti optimistisks, un viņš man deva tādu tā kā iedrošinājumu dzīvot, ka tev ir jā, ka man ir jāturās, un viņš man tur uzdāvināja voucheru, lai es lieku tiesības. Tad tas bija tad, tajā 10. gadā, un tad viņš teica, lūdzu, reku tev ej tur uz studē un tā tālāk, bet es nevarēju. Es no mājas nevarēju iziet bez zālēm, bez ožamā spirta, jo es ģību. Jo es dzīvu publiskajos transportos, es dzīvu veikalā, es dzīvu restorānā, es nevarēju nokontrolēt to. Man bija ļoti zemes spiediens. Spiediens, bet, teiksim, tu minēji, ka varbūt ar to mazēdi, kas radīja ģībšanu, jo, ja godīgi, man liekas, ka distonijā migrēna ģībšana, viņa nav baigi aktuāli. Es neģību jau pavisam ģībsti, bet man tas sliktā dūša man bija. Un sliktās dušas stāvoklī, kad es jau tūlīt ģībšu, un tad es to ožamo spirtu ņēmu. Tas viss ir, ar veģetatīvo tas viss ir saistīts. Ja es tur visu esmu pārlasījusies, izlasījusies. Tie visi simptomi man bija no veģetatīvās distonijas, un paldies Dievam, man vēl arī mugura sāpēja, kuņģi sāpēja, man viss sāpēja, es domāju, es mirstu. Man vienkārši viss sāp, un es mirstu. Un tad es gāju pārstiem, un ārsts teica, ka tev nekā nav. Es saku, kā nav, kad es nevaru elpot, man sāp kuņģis, es nevaru paēst, es nevaru norīt neko. Un viņi man saka, ka tev viss ir kārtībā, tev nekā nav. Tā ir mūsdiena, kad es pat uz stradiņiem vai kur aizbalsu, un man tagad, ir atklāta pēc 22 gadiem, un vienkārši viena ārste, beidzot normāla ārste teica, Kariņa, tev nevienā neuzrādīs, jo tie ir nervi, tu vari neiet, tev jāsaprot, ka tev kuņģis ir vesels, es arī tur visu izgāju, kad tie ir nervi. Tāpēc es domāju, no kā tev izraisījās tās pirmās lēkmes, vai tas bija nenormāls kaut kāds stress, teiksim, man tas ir strīds, pat vismazākais, kad es zinu, ka šodien sastrīdēšos, šovakar viss galvas sāp, bez maz vai krīt tik ar zemi ar galvu, rīt sāpēs vēl, kad tu zini jau to triggeri, kā viņu sauc. Jā. Man triggers, pieņemsim, varētu būt, kad es ļoti daudz pie stūres braucu tagad mūsdienās. Es runāju par migrēnu, kad es pa nakti ļoti daudz braucu, vai arī ļoti daudz braucu pie stūres, tad man sāp spranda ļoti. Yeah. Spiež, un es domāju, ka tā, ka tur kaut kas
neiet vai nu skābeklis vai kaut kā tā. Es domāju, ka tas ir tāpēc. Jā, Jo bet man šobrīd, jā, saslinkusi iepriekš tu to strāva. nedarīji. Un otrs vēl ir tas, kad migrēnai, gan distonijai ir tas, kad tu jau noteikti zini, kad nav jau veselīgi naktī strādāt. Nu, kad tev Jā, ir ļoti jābūt režīmam. dzīves režīms, Jā. jā, dienas strādāt. Jā, tāpēc es arī es uz doto mirkli, es nestrādāju par naktīm, es nestrādāju daudz, es sāku tagad fotografēt, es nodarbojos ar fotografiju, kursu seju, un es daru to, ko man gribās darīt, un es esmu pati savas dzīves kalējs, es mīlu dzīvi, mīlu sevi, un tāpēc man neviens nevar pateikt, kad, kā vienā latviešu dziesmā saka, kad man priekšnieku nav. Jā. Vienkārši nesen klausījos. Es daru, es daru, ko es gribu, vai kā tur bija, un man priekšnieku nav. Jā, tas tieši tāpat. Es dzīvoju ar šādu dzīves moto, kad, ja es kaut kādā veidā jūtos ne līdz galam, tad es vienkārši visu atmetu, vai arī es daru kaut ko, pieņemsim, es tur pieteicos vienam trakam projektam tagad, jo man tas viss liekas, wow, kaut kas interesants. Jā, man dzīvē visu laiku jābūt ir kaut kam jānotiek. Un ja nekas nenotiek, tad es kļūstu, man kļūst garlaicīgi, un tad es sāku meklēt vainas sevi. Bet tad, kad es esmu aizņemta, tad es jūtos lieliski. Man ir jābūt visu laiku kaut kādā burzmā, kaut kam ir jānotiek un tā tālāk, bet tad, kad es jūtu, kad jau man vajag atpūsties, tad es atpūšos, esmu pat ar sevi, un tad atkal, jo es mīlu cilvēkus, es mīlu sabiedrību, līdz ar to. Bet tev nav tas, ka, piemēram, tu paņēmi jaunu projektu. Ko tu dari ar veco? Vai tev nav tā, ka tu paņem, tā kā vecais projekts, tu paņem jaunu, bet tā, ka tu teici, tu tā kā bez maz vai izbeidz, tanī mirklī tu bez maz vai paņem atvainājumu uz nedēļu, un tad tu atkal sāc to riņķa danci, bet tu jau neesi izmainījusi to savu ikdienu, lai tu atslāptu ikdienā pilnībā un tā kā nomierināt, nebūtu uzvilkta visu laiku, tā nav? Jā, bet es neesmu vispār uzvilkta. Man nav tāda sajūta, ka es tagad vienkārši esmu pieteikusies tam projektam. Es nezinu, kā tur būs. Man interesē, kad būs castingi un tā tālāk, un tad lēnā garā, kā es tur varu tikt vai netikt. Tā konkurence un viss, un tas man viss ir ļoti interesanti. Un es jau pati jūtu, kad man vajag atpūsties, tad es vienkārši atpūšos un es nenodarbojos ne ar ko. Es vienkārši mājās, ne ar ko nenodarboties es arī nevaru. Man ir ļoti liela ietekme no telefona, jo es nevaru turēt ilgi rokās telefonu. Es nezinu, kas tās ir, kaut kādi viļņi vai kas. Man ļoti slikti paliek. Līdz ar to es nevaru tā sēdēt telefonā no rīta līdz vakaram. Es varu pasēdēt varbūt pusstundu, un to man paliek slikti. Es nezinu, vai kaut kā spranda vai kas tur, es nezinu, bet es uzreiz man vajag kaut ko patīrīt, kaut ko padarīt, un tad es tā aktīvi kaut ko daru. Man nepatīk sēdēt uz vietas vai arī gulēt ilgi, bet pieņemsim, man nepatīk agri celties, bet tajā pašā laikā, ja es esmu piecēlusies, man nepatīk gulēt tajā gultā. Es uzreiz ceļos, eju un daru. Ja es gulēšu, tad man būs migrēna. Jā, tad man galva sāpēs. Šitais ir, ka tu teici par to nakti, ko es uzreiz iedomājos. Un man arī ir tā miegošanās, ka no vienas puses, bet piemēram svētdien, kad tu teici, ir 7 no rīta, man liekas, nē, es gribu līdz 12 beidzot pagulēt. Un tad es guļu, tad es miegojos, un man liekas, varbūt šodien vispār neko nedarīt. Un es saprotu, ka man paliek vēl pilnāka galva. Jā. Tiešām jūt. Jā. Šitais ir šausmīgi dīvaini. Es nezinu, vai tas ir ar asinsritu vai ko, es vēl neesmu papētījis, bet liekas, bet tu guli, tu atpūtini tieši tos asinsriti, bet kāpēc viņa tā kā... Nē, tev piepildās galva. Tev tā kā spiediens galvā, un liekas, ka tev tā galva vienkārši pilna ir. Man tā ir, ka es pa ilgu nolemju atpūsties, tāpēc es kustos visu laiku. Tagad jau arī es pavizinājos drusku, un es domāju, tagad es draudzeni tur pie ārsta aizvedu, tagad es ar tevi tagad pārunāšos, pēc tam pie draugiem aizbraukšu, pēc tam mājās. Un man ar to strādāšanu ir tā, ka, ja es jūtos labi, es aizbraukšu pavizināties. Vai arī man tur ir klienti privātie, vai vēl kaut kas. Vai arī man ir castings uz manu acting. Un tā es tā kā sadalu to visu pasākumu, lai man nav tā, ka man ir pa daudz.
Bet nav kāpēc tā, man visu ka man laiku noteikti liekas, kustība ir labi, bet man visu laiku uztrauc tas, ka tu par daudz varbūt to visu dari. Nē, tas nav par daudz. Vienkārši katram cilvēkam ir sava kaut kāda rutīna un sava spēja darīt vai nedarīt. Bet tu jūties labi, tu vienkārši tas, ka tu saki. Ļoti labi. Es pieņemsim, ja es nebraucu, es studēju par fotogrāfiju, man tagad ir kursa online. Ja es nestudēju par fotogrāfiju, es skatos, kā es tur varu vairāk spotlightos tikt un varbūt kaut kur vēl aģentu atrast par acting. Tad, ja man tur Ubers piezvan un pasaka kaut kāda intervija, tad es ar viņiem satikšos. Man tas viss ir balansēts. Man nav tā, ka man nepatīk, pieņemsim, bija iespēja tā kā ar labāku atalgojumu, mazliet labāku, bet taisīt tikai lidostas. Tikai uz lidostām braukt pārvadājumiem. Bet tad sanāca tā, ka man ir jāplāno uz priekšu. Un es baidos pazaudēt savu freedom. Jā, brīvību. Ierobežos uzreiz, ne? Jā, un ja man ir uz priekšu uz 10 dienām saplānots, ka man ir pirmdien tur 10, 12, 17 un tā tālāk, es sāku panikot. Un no tām panikām man rodas migrēnas un lēkmes. Jo man nepatīk tas stress sajūta, ka man kaut kur es nokavēšu un kaut kas man būs. Līdz ar to es nekavēju nekur. Es nekavēju nekur, tāpēc, ka es pati plānoju, kā man vajag. Un ja man ir kaut kas, tad jau es ieplānoju in advance un kaut kādas lietas, ko es jau zinu, ka man tur 17. datumā būs, vai kaut kas tāds, ja? Un man arī ir tāds viegls satraukums, bet tas nav tāds satraukums, kā ir tad, kad tu vienkārši esi kaut kādā ritenī visu laiku. Kāpēc man visu laiku tā kā asociējas, ka migrēnas slimnieki, viņi pēc būtības nav ļoti aktīvi, viņi ir mierīgas, dabas, klusi. Man ar to asociējas. Jā, nē, es vispār neesmu. Tāda. Jā. Nē, es vispār neesmu, un es neesmu ne klusa, ne pasargdies klusa. Es un klusa ir ļoti tālu no manis. Es varētu būt otrādi, piemēram, man draudzenēm bērni atnāk, un mēs tur tiktoku lecam vai kaut kādu tur rīlus taisam un tā tālāk. Man patīk būt kaut kādā veidā vajadzīgai cilvēkiem. Ja tas ir bērns, es atradīšu ar viņu kopīgu valodu. Ja tas ir pieaugušais, es atradīšu ar viņu kopīgu valodu. Ja tas ir kaut kāds cilvēks, piemēram, man ir kaimiņiena, viņai 84 gadi un viņai ir dementia. Un viņai nāk visādas, visādas halucinācijas. Viņai liekas, ka viņas māsa, kas ir Austrālijā, viņa ir tur un apprecējās ar viņas kaimiņu. Viņa katru dienu man nāk nabadzīt un stāsta par to. Un es viņai izstāstu, ka viss labi, es domāju, ka tas tā nav, varbūt viņa galvu ļoti sasita, un es viņai tā kā paskaidroju un apskaidroju, es viņai kaut ko pagatavoju, un tad es viņu pasaucu uz tēju augšā. Viņa man vienkārši, mēs vienā mājā dzīvojam, viņa lejājas augšā, un viņa man tā kā vecmāmiņa, un man gribās viņu tā kā pieskatīt un justies vajadzīgai. Un tad tādos mirkļos, kad es jūtos vajadzīga bērnam, vecākam cilvēkam vai pieaugušajam vai jaunietim, vai es jūtos piederīga kaut kam, un es jūtos, kad universe and God will not let me down. Labi. Tagad es pajautāšu vēl tātad, piemēram, tā pirmā lēkme migrēna, cik varētu būt pagājuši, kad 20 pāri gadi, vai ne? 2005. gads, kas tas ir? 2005. gads. 17 gadi. 18, 17. Kas ir šobrīd? Cik bieži, kā tu to izbaudi, ko tu dari ikdienā? Kā tas šobrīd ir? Šobrīd ir tā, kad man ir hormonālās migrēnas lēkmes. Es varu teikt, ka bija uz doto mirkļu, jo man 3 mēnešus nav. Paldies Dievam, jo es atradu Magic Pills. Es, starp citu, mūsu čatā es esmu ieteikusi dažām meitenēm
es dzirdēju no vienas meitenes feedbacku, kad viņai tā kā īsti varbūt nepalīdzēja, bet cikls viņai labāks un migrēnas ar auru viņai arī labākas, bet pavisam migrēnas nav aizgājušas. Ko es saku, tās Magic Pills neaizvedīs pavisam no migrēnas, un es viņas arī neizplatu. Man tas īstenībā grūti nācās, jo mums bija, es skrēju ar mammas karti, pirktās zāles Gruzijā un no Gruzijas vedu, un tad es prasīju mūsu viesiem, lai aizvedu uz Latviju un caur Omnimu aizsūta. Nu, tas nebija tā vienkārši tā, kad es tur kaut ko tur baigi biznesa taisu vai izplat vai vēl nezinu ko, bet vienkārši... Pirmo reizi dzirdu. Es nezinu, bet tu laikam es tajā lielajā čatā, kur kaut kādi 200 man tagad ir jau, vai ne? Jā, es tur esmu, jā. Un tad es tur liku laiku pa laikam, es tur liku tās zālītes, un tad man atsaucās dažas meitenes. Man liekas, es kaut kādām 7 meitenēm vai kaut kā tā esmu aizsūtījusi viņas. Bet tās nav saistīts ar migrēnu. Jā, sorry. Jā, migrēna nav, bet viņu doma ir, ja tā ir hormonālā migrēna, tad viņa tieši ir sieviešu menstruācija, tā kā hormonu izlīdzināšanai vai kā? Jā, bet viņa ir uz zālīšu bāzes. Tā nav ķīmija. Ir arī ķīmija, kas ir Pfizer taisa tās zāles, kuras ļoti ietekmē tu pateikšu, kā es atradu par to, ka man ir migrēna ar auru. Es aizgāju pie savas ginekoloģis, un viņa man pateica, kad man ir paaugstināta, mēs mēģinājām bērniņu ar manu partneru, un man ginekoloģi pateica, kad man ir paaugstināts biolaktīns. Jā. Tā ir mūsu 3. atstiņa glanda te tāda, un viņa, kad palielinās, tad, kad viņš ir paaugstināts, un tas hormons īstenībā, tas ir tas hormons, kas atbild par piena dziedzeriem, kas ir stāvoklī, tad tas hormons atbild par to, lai būtu vairāk piena. Nu, lai pienas attīstītos. Sanāk, ka, piemēram, 3. acs, no dziednieku puses, jā. Es neesmu dzirdējis, ka viņam ir tāds nosaukums, ka tā ir tā kā, nevis hormona, bet, jā. Es tik tā to saucu par 3. aci. Es zinu, ka tā ir glanda. Es nezinu, gland. Es nezinu, kā tas latviski. Gland. Es tagad vienīgi domāju, kā tas varēja, tas piena rašanās un tas iemesls, kādēļ, ar ko viņš bija saistīts ar to, ka tu nevarēji ieņemt bērnu, jo pienu jau vajag pēc tam. Jā, tas ir ļoti saistīts, tas hormons ir ļoti svarīgs, un tas hormons mainās atkarībā no, to hormonu vispār ir jāpārbauda tad, kad tu nesi ēdis, nesi dzēris, nesi zobus tīrījis, vienkārši atver acis pat labāk saules brillēs un iet pie tā ārsta, jo tikko tur būs gaisma, tikko kaut kāds triggers, tikko tu esi maz gulējis, viņš uzreiz ietekmējās, jā? Tas biolaktīns, vai kā viņš saucās, laktobiolaktīns. Es tagad neskatīšos labāk, lai nepazūd mūsu čats. Jā. Man liekas, tas ir biolaktīns. Es mēģināšu kaut kur ierakstīt. Ja tu vari iegūt. Kas izējuši, iegūglēšu, tas izējuši, es ir te kaut kur, bet baigi visi mainījies ar to Facebook. Agrāk bija čats, kur es varēju kādam uzrakstīt, un tur es tagad varētu ierakstīt, bet tu droši runās. Biolaktīns, un, jā, man viņš bija drusciņ paaugstināts. Ja sievietē viņš ir ļoti paaugstināts, sieviete pat nevar palikt stāvoklī. Līdz ar to viņš ir jānostabilizē. Un viņi ieraudzīja, ka mani tas ir paaugstināts, un viņi teica, padzer šīs zālītes uz zāļu bāzes, un es padzēru tās zālītes, un es sapratu. Man ir tāda visu laiku problēma, kad man pārkarst telefons, es nezinu no kā, jo viņš pat nav pieslēgts lādētājiem, viņam visas programmas, viss ir izslēgts, bet man vienmēr rāda, ka viņš ir pārkarsis, un man ļoti bieži šādi pārtrūks saruna. Jo man visu laiku viņš pārkarst, es nezinu, kāpēc. Varbūt jāmaina telefons, jā. Tā, rekur čatiņos rādz, uzrakstīšu to biolaktīns. Tā.
Es nezinu, vai tu dzirdēji. Man ir tāda problēma, ka man telefons pārkarst, bet viņš nav pie lādētāja, un es nesaprotu, kāpēc. Ok. Jā, tāpēc, ka vienkārši Wi-Fi arī ļoti, ļoti dod to, ka tas ir caur Wi-Fi un laivā, tāpēc viņš dod. Nenormāli, vienkārši karsts ir. Es nesapratu, bet... Tā ka Wi-Fi, viņam uz doto mirkli ļoti spēcīga ir... mums arī tā kvalitāte bildēm tā, vai ne? Bet, jā, man liekas, tas, ko es tev sāku prasīt... Par biolaktīnu tu paskatījies? Es ierakstīju, man beidzot sanāca, bet... Prolaktīns vai biolaktīns? Prolaktīns. Es vienkārši vienmēr aizmirstu, kas man tur... Jā. Bet kā šobrīd ir tieši ar to biežumu? Labi, tu noregulēji to ciklu ar tām dabiskajām Gruzijas superīgajām zālēm. No kā vēl radās un cik bieži, vai tas ir tikai tas vienīgais iemesls? Es domāju, ka tā ir tieši manā situācija. Tā ir pārstrādāšanās, ka es ļoti ilgi pie stūra sēžu, es to vairs nedaru. Plus vēl tas, ka es neesmu izgulējusies, ja es pieceļos, piemēram, ja man ir ļoti daudz lidostas, tad man jāceļās 3 naktī, un tad es atbraucu mājās, un tad man atkal kaut kas un es 10. Tagad es ar tām lidostām agrāk darīju. Es cēlos 3 naktī un braucu mājās 10. vakarā, un tas ir pilnīgi ne man. Es nedrīkstu tā darīt, jā, es to nedrīkstu. Negulēt nedrīkst. Un līdz ar to tagad es esmu ļoti sabalansēta. Man tas dzīvesveids ir ļoti sabalansēts. Es ceļos tad, kad gribu, tad, kad bez modinātāja es vienkārši pamostos. Es jūtos ļoti labi. Sabučoju savas draudzenes sunīti, kuru viņa man atstāja uz kādu laiku. Porši. Un izvedu viņu ārā, pēdu brokastis, un tad es domāju, ko es darīšu. Vai es jūtos tā kā pavizināties, vai es varbūt gribu tā kā vakardien es tīrīju māju un klausījos tos fotokursus. Es izlēmju pati, kā es gribu un ko es gribu. Un tad man te vēl bija draugs atbraucis, viņam sieva ir slavena dziedātāja. Tad, mēs ar viņu te 2-3 dienas patusējām, tad es arī paņēmu brīvu, jo man tāds iemesls bija. Tā kaut kā, es cenšos sevi iepriecināt un neapgrūtināt. Es teiktu, man liekas, baigi brīnišķīgā dzīve no 8 līdz 5, reku bērndārs, darbs, mājas, vakariņas, gulēt, jā. Jā. Es zinu, ka ļoti daudziem ir rutīna un ļoti daudz arī mīl rutīnu. Es nesaku, ka tas, kad es dzīvoju bez rutīnas, tas ir labi, jo citiem cilvēkiem ir tā, ka viņiem ļoti patīk rutīna un viņiem ir ļoti svarīga rutīna. Un plus vēl tas, tā kā man nav sanācis ar bērniņiem vēl pagaidām, tad es varu atļauties uz doto mirkli, tā kā, dzīvoties, kā man gribās. Bet tu minēji par šo te bērnu tēmu, man mazliet viņa arī agrāk bija aktuāla, šobrīd vairs ne. Tu atradi to biolaktīnu vai arī to otru vielu, ja? Bet vai tu zini arī šobrīd iemeslu, kāpēc nesenāk? Man bija pilnīgi viss kārtībā, iespējams, kad nepareizs partneris. Varbūt tagad mēs tā kā laikam plānojam šķirties, tad varbūt beidzot bērns atradīs īsto tēti. Bet, zini kā, es nezinu, vai jums Latvijā ir, bet man pat ginekoloģi sāk stāstīt, ka pirmkārt ir mākslīgās tās apaugļošanas, ko man vismaz toreiz ginekoloģi teica, aizbraucat ekskursijā, iedzerat vīnu, atpūšaties, to tavu saspringumu, kur varbūt tev liekas, ka tev nav, uztaisīt tādu kā atpūtu sev. Tā tur tie ieteikumi, kas Latvijā bija, bet šobrīd es saprotu, ka pat visnereālākajai sievietei tas ir iespējams. Nereālākā sieviete esmu es. Nē, es vispār domāju arī, piemēram, man nedod Dievs pateikt, ka es esmu neauglīga. Es saprotu, ka ārstiem šobrīd ir iespējas, kā viņi to izdara, piedāvā. Protams, bet es gribu visu dabīgi, es negribu neko mākslīgi. Ja būs, tad būs, ja nebūs, tad nebūs. Man nav tā, ka man kaut kāda ir kritiska situācija, ka man to nereāli vajag, vai kaut kā tā. Man tikko brāļa meitai piedzima tā, ko veseli 2, tā, ko padalīsies viņa ar mani.
Nu, tas nebūs savs, jā? Nu, nekas, man vēl 2 draudzenēm te, un mēs varbūt var redzēt gan Instagramā, gan Facebookā, ka man bērnu apkārt pietiek, man dzīvnieku apkārt pietiek, man labu cilvēku apkārt pietiek. Es esmu laimīga, man nav tas, kad tagad precības un bērns, tā ir mana laima un kas tur. Es, piemēram, jūtos ļoti lieliski. Es gribu, bet es drusku baidos no tās rutīnas. Es baidos mazliet pazaudēt to savu freedom, ka es varu tur šur, kad es varu darīt, ko es gribu, jo, piemēram, arī šogad es jau es sanāk tā, ka es esmu mēnesi kaut kur, un tad atbrauc pastrādē, un mēnesi atkal kaut kur. Es jau šogad esmu bijusi sazin kur, nezinu, kur sazin kur. Es Gruzijā Gruzijā biju no decembrī es biju Gruzijā, es biju Latvijā uz Ziemassvētkiem, pēc tam es aizbraucu atpakaļ uz Gruziju, pēc tam no Gruzijas es aizbraucu uz Dubaju, no Dubajas aizbraucu uz Angliju, no Anglijas aizbraucu uz Turciju un atkal uz Gruziju. Tu man varētu iemācīt, kā dzīvot, hei, man tagad, es neteikšu, ka man ir slikti, bet latvieši ir pesimisti un tā. Man liekas jābūt par life coach. Jā, varbūt es nezinu, tur tie bitcoin un vēl kas, kā man būs pēc tam aizkadrā jāizstāsta, kā es šito varu izdarīt. Es nezinu nekāds bitcoins. Man vajag saprast, es arī gribu normāli dzīvot, ja godīgi. Vienkārši paprasīt Universe iedos visu. Man ir ļoti tuvas attiecības ar Universe, kā ir Latvijas. Ar visumu, jā? Visumu, jā, jo, kad es paprasu kaut ko visumam, tad viņš man atsūta. Bet man neatsūta, es katru dienu, es tiešām tagad ļoti uz baznīcai un tā. Jā. Bet varbūt tu vari būt mans vēstnesis, es tev katru vakaru uzrakstu, lūdzu, Ilāna uzrakstu, kad es tagad, jā. Jā, man tā draudzenīte arī tāpat, viņa saka, es arī tā domāju un tā. Vienkārši ir ļoti svarīgi domāt pozitīvi. Domāt, ka tas tev ne jau tas, kā tur, godīgi sakot, es skatījos tikai filmu to Secret, es pat grāmatu nelasīju, bet man ir ļoti svarīgi, kad dziļi padomāt par kaut ko. Nevis tā, ka es gribu to, nē, bet dziļi padomāt par kaut ko, man ļoti gribētos iedomāties, ka man tas jau ir un sapņot par to. Vizualizācija, Vizualizācija, jā. Un tad, kad es to vizualizēju, tad man ļoti, ļoti tas palīdz kaut kādā veidā pēc kaut kāda laika, kad es jau aizmirstu par to. Pirms ir kaut kādas lietas, ko es jau smējos ar draudzenēm, ka man mēbeļu vairāk, es nezinu kā, man vienkārši klienti vai kaut kādi draugi vai klienti laiku pa laikam kaut kādas mēbeles vai tur, piemēram, un man ir ļoti turīgi klienti un viņi vienkārši man uzdāvina tur ādas dīvāni, kurš 10,000 eiro maksā. Nu tā vienkārši, tāpēc, ka viņi brauc kaut kur pārvācās dzīvot, viņi man tā uzdāvina. Un tad es jau tas smējos, man mēbeļu kompānija jāvar, jo man vienkārši, es mēbelēju savu dzīvokli, mainu mēbeles vienkārši gandrīz tur katru otro mēnesi, tāpēc, ka man kāds piezvana un saka, klausies, man tur ir gulta, es tā paskatījos tā, šitā ir labāka, kas man ir, vai tā ir labāka, kas man ir. Un tā, un es vienkārši te sēdēju ar draugiem un smējos, es saku, kompānija, sen nav neviens dīvānus piedāvājis. Es saku, mums viens stāvs ir, varbūt otro stāvu vajag jau ar tiem dīvāniem. Pēkšņi man nākamajā dienā zvana klients, saka, klausies, bļāviens, nopirku internetā dīvānu un man nepatīk. Tu nezini, kam var atdot? Viņš saka, 2,5 štukas maksā. Viņš saka, man ir, viņš ir lazy. Kā tas latviski? Slinks. Viņš ir slinks, viņu tur atgriezt papīrus, viņš saka, lūdzu atbrauc pakaļ. Es vienkārši paprasīju draugus ar busiņu, un man draudzenīte, viņa ar meitiņu dzīvo, un es saku, klausties, man ir dīvāns vajag foršais. Un tad, dīvāns nokļūt. Es tagad domāju, es esmu dzirdējis pat no radiniekiem tā, ka neiet tik spoži. Varbūt tas, ka tu ilgi tur esi,
tas, kāda tu esi ļoti pozitīva, tu neesi tipiskā latvieta, tā vide, pilsēta, nu tie tavi draugi, es domāju, ka varbūt, ja mēs saslēgtos ar citu, kas dzīvo Anglijā, viņam šitik spīdoši neiet, man liekas. Ne. Nu, es nezinu, ko teikt. Es nezinu, man viss ir labi. Cik labi, es arī gribu tā iemācīties. Varbūt vairāk smaidīt vajag un domāt pozitīvi. Un vēl arī pieņemsim, man uz vienu mirkli bija tā, ka man ir skumji. Man vienmēr bija tā, ka man ļoti daudz draugu un ļoti daudz tur uz dzimšanas dienu tur 60-65 cilvēki kā minimums. Man vienmēr vajadzēja tādu burzmu un balītes. Un tad, kad es no restorānu biznesa aizgāju, tad man vairs nebija to draugu tik daudz, tāpēc, kad es jau sāku tā kā pati uz sevi strādāt, tev nav komanda, tev restorānos nenāk klienti. Šie klienti, ir man dažas klienti, ar kuriem es esmu ļoti labās attiecībās, viena no manām klientēm man sunīti, Saša, kas jūs varbūt redzējāt bildēs, man viņš tur ir. Un laiku pa laikam man tie klienti kļūst par maniem draugiem, bet tas ir savādāk nekā, kad tev tiešām ir tādi forši tuvi draugi. Un tad, es te Gruzijā biju, un es domāju, kaut kā man vajag vairāk meiteņu, draudzeņu apkārt. Un es tā vienkārši iedomājos pat no sevis. Un pēkšņi man viena klientīte tāda, no Ķīnas viņa. Cik priecīgi, tā ļoti prieks iepazīties, un viņai tāda rozā, man ļoti rozā krāsa patīk, un tagad Barbie filma iznākusi, tas man vispār ir ideāli. Un viņa tāda rozā arī, un viņa saka, būtu prieks iepazīties, un viņa pati, es esmu aktīva, bet viņa pati, viņa saka, vai jūs tik labi izskaties tā un tā, varbūt mēs varētu kaut ko, un satikties, un es tieši pirms tam iedomājos, es runāju ar kādu, kad varbūt man vajag sākt kaut kādus live video, streamus par kaut kādām tādām motivācijām, vēl kaut ko, vai kaut ko izdomāt pašai no sevis, kaut kādu kas tur, un viņa pēkšņi man saka, es strādāju TikTokā. Es saku, superīgi, es tieši domāju par to TikToku, es saku, jātiekās, un es vēl ar fotografiju sāku nodarboties, viņi saka, super, viņi saka, es arī ar fotografiju nodarbojos, es strādāju TikTokā, satiksimies. Tad, tā viena meitenīte, tad es atkal ar vēl vienu iepazinos arī, viņa atkal Instagramā strādā, es nezinu, es vienkārši iedomājos, ka man to vajag. Un tie cilvēki vienkārši uzrodās, un plus vēl tagad, viena meitene man uzrakstīja, klausies, es te taisu meiteņu ballīti, iesim uz Barbie filmu. Mēs 7 vai cik mēs tur bijām, es neatceros, aizgājām uz Barbie to premieru 21. atklāšanu. Yeah. Un vienkārši kaut kādā veidā es vienkārši iedomājos, ka man tagad vajag vairāk sieviešu apkārt un draudzeņu apkārt, un man pietrūkst tā emocionālā apmaiņa, sarunas un tā, un pēkšņi man tas viss parādās. Tā, kaut kā es nezinu, kā tas parādās. Jā. Kā tev ir migrēni, tiksim, mēneša griezumā? Cik bieži tev tagad viņas ir? Nav, es padzēru zālītes Gruzijā, un tagad 3 mēnešus jau man nav migrēnas vispār ar auru, es domāju. Bet pirms kā es aizbraucu uz Gruziju, man bija 2 nereālās lēkmes, drausmīgas lēkmes, un viņas bija viena pēc otras, man tā vienreiz mūžā tikai bija gadījies. Man bija otrdien, es braucu ar klientu, un pēkšņi man tas aklums uznāca, un es vienkārši viņu nevarēju vairs nekur vest, mēs ātros izsaucām. Un tad otrā bija otrdien un ceturtdien. Un tad man bija jālido uz Turciju, un tad es Turcijā arī biju pie ārstiem. Un tad arī es tajā mūsu čatā ieliku tās zālītes, ko man ārsti ieteica un tā, bet tad, kad es tam ārstam pateicu, ka es esmu atradusi Magic Pills, un es viņam parādīju, viņš saka, tas tikai placebo efekts, tas viss ir uz, tā kā zāļu bāzes, un plus vēl tas, viņš saka, uz zāļu bāzes, un plus vēl tam nav nekādas saistības ar migrēnām, ir saistībā ar hormonālajām, ar hormonu. Jā, bet hormoni ir migrēnu. Exactly, un es viņam teicu, un mēs samaksājām viņam bargu naudu, es teicu, ka man jāmaksā par to, ka es jums tādas zāles ieteicu. Un viņš saldi smējās, es teicu, jā, man vajag algu, nevis jums, mēs jums tādu bargu naudu samaksājām.
tā kaut kā, un tad es arī aizbraucu uz Gruziju, es dabūju tās zāles, es padzēru mēnesi, izdzēru 30 dienu kursu, un paldies Dievam, man nespiež, man ir ok, paldies Dievam, ir ok. Bet es ļoti baidos laiku pa laikam, lai man tas neatgriežās. Tu vienkārši baidīties nevajag atcerēties, tu teici, tev ir domu spēks, ja tu gaidīsi, stūvēsies, no kur man viņa ir, es teiktu izbaudu to, ka viņas tev nav, vienkārši nedomā, ka viņas par atgriezīs. Vienkārši tad, kad runājas, kalorijas ļoti zaudēju, tāpēc man jānoķerpjas. Man drausmīgi karsti palika pēkšņi. Mums arī, man liekas, baigi karsts, mums Latvijā ir baigais augstums vasarā sākās. Mums nav karsts, mums vispār lietus. Jā, 18 grādi, bet tas nav nekas ļoti vēss, bet vienkārši es tad, kad runāju, man kalorijas zūd. Tas ir labi, tad biežāk jārunā. Es pilnīgi jūtu, kad es tā kā drusku tā kā piesarkusi esmu tā kā no skriešanas. Tikai, bet sanāk, kad tev atklāja tikai hormonālo migrēnu ar auru, vai arī tev ir parastās arī kaut kāds ikdienas? Nu kā, man viņas netraucēja. Jā, arī ir, tad, kad ir tā hormonālā ar auru, man ilgu laiku sāp galva, un tad es aspirīnu dzeru, un man tas palīdz. Un tad, kad man drusku sāp galva, es nepievēršu uzmanību. Es domāju, ok, es iešu dušā karstām un pāries, un pāriet. Man tas nav tā, ka, jā, man kaut spiediena maiņas kaut kādas vajadzīgas, vai nu karsta duša, vai nu kaut kāds tur, es nezinu, tur kumelīšu tēja, vai kaut kas tāds, vai arī kaut kādas pārmaiņas, piemēram, aiziet tumšā istabā pagulēt ar kaut kādu mierīgu mūziku, un man tas pāries. Jā, man tādā ziņā diezgan viegli. Man vienīgi, man ir tā, vai nu man ir ļoti slikti no tām migrēnām, ka man ir tā kā insulta lēkme, vai nu arī tad ir tā vieglītēm, kad, piemēram, tu neesi paēdis, galva sāp drusku, es paēdu, tādas lietas, bet tas ir dabīgi, tas ir katram cilvēkam tā. Bet tev tā migrēnas aplikācija, tu viņu izmanto? Nē, teiksim, ja man ir tur kāds 20 dienas mēnesī, tad man migrēnas aplikācija jāpilda. Nu, viņa arī ir rakstiski, bet es telefonā reizēm atveru, es esmu arī slinka viņu tur pildīt. Un tur ir tie saucamie triggeri, un tu vienkārši, ka man viņus sauc, es redzu, jo bija negulēšana, nav ritms, nēšana, un tev vienkārši viss tas, ko es varu izraisīt, bet man pārsteidz arī tas, es nezinu, varbūt, ko tu vēl dari, kad tev viņas pāriet, jo man īstenībā bieži, un es dzirdu, ka viņa varbūt sākās, piemēram, tu guli un 3 naktī, un tu vari izdarīt jebko, tu piemēram, izdzertu, man liekas, tēju, pēstu, man liekas, ka man nepārietu. Nē, ja tas 3 naktī man ir bijis tā, kad man vienkārši es pamostos un es vienkārši žokli nejūtu un degu nejūtu un tā migrēna ar auru, tad gan es panikoju un es dzeru nofēnu. Bet ir dīvaini, jo es tagad, es dzeru ļoti daudz zāles. Jā, es nedzeru zāles, es tikai nofēnu un to pusīti un tā, jā. Bet, tā, cik es saprotu, ka nofēns un adaptos, viņš ir ļoti viegla paveida, nofēns Latvijā ir ļoti dārgs, bet es godīgi nejūtu viņa efektivitāti, bet es arī pat nezinu, es neesmu pārliecināta, ka nofēns un adaptos vispār atbild par nerviem un migrēnu, man liekas, ka viņi vispār neietekmē migrēnu. Viņš nofēns atbild par baiļu sajūtu, nofēns atbild par trauksmēm, adaptos nomierina, bet adaptolu es 4/4 tikai no 500 es tikai 4/4 ņemu. Es neņemu veselu tableti nekad. Un es tagad vispār adaptolu neesmu dzērusi kādus 5. Es tikai nofēnu, ja man ir tāda trauksmaina sajūta un atkal trauksmaina sajūta tikai dēļ hormonālajām trauksmēm manām vai kaut kādām hormonālajiem viļņiem.
Un līdz ar to, tad, kad tie hormonālie viļņi kaut kādi tur, vai nu tur tā ir pirmsmēneša reižu vai menstruālā cikla, vai tas ir savukārt ovulācijas laikā, tad man tā pusīte nofēna man pilnīgi pietiek, lai mani nomierinātu, un viss, es esmu savādāks cilvēks. Es šito nesaprotu vienkārši. Jā, es neesmu tipisks slimnieks. Es esmu netipisks slimnieks. Nē, bet nopietni, jo es teiktu, ka esmu tāda, depresīva, lēna, tāda klusa. Es negribu tagad rādīt, man ir pilns galds un palods pilna ar zālēm, kas ir gan epilepsijas paveidiem, migrēnai un tam līdzīgi. Es nofenu dzeru 500 mg 3 reizes dienā, man viņš nepalīdz. Adaptolu es dzeru 2 gadus, man viņš nepalīdz, man ir daudz stiprākas zāles. Es vienkārši brīnos, ka tu pasaki, ka tu izdzer pusīti un tev palīdz. Es domāju, bet kas tad? Jā, man tas kaut kā vajag. Es vēl vispār esmu ļoti jūtīga uz zāles. Es vispār kā tādas zāles nelietoju. Kaut kāds, ikdienā kaut kāds zāles, nē. Tāpēc varbūt man organisms ir nepieradis pie tā. Un līdz ar to, ja es paņemu to ceturdaļu vai es paņemu to pusīti, man tas jau iedarbojās. Un es uz jebko tā, pieņemsim, es nedzeru kafiju, es nedzeru alkoholu kopš 2010. gada. Es varu varbūt tur tikai viens speciāls vīns, kas ir Gruzijā, un tas ir ķiršu vīns, un es viņu varu izdzert pusglāzīti, un es jau būšu pilnīgi citā pasaulē. Līdz ar to man visa vajag maz. Bet alkohols arī ietekmē, piemēram, es skatījos. Bet es nedzeru, es vispār nedzeru alkoholu, jo viņš man pirmām kārtām, man bija veģetīvā distonija, kad man bija, man uz pohām bija uzreiz panikas lēkme. Momentāli. Momentāli. Tas vispār bija. Un tas arī bija tas triggers, kāpēc es pilnīgi pārstāju dzērst. Tāpēc es nedzeru alkoholu, un man arī tās acid reflux ļoti spēcīgs, līdz ar to man tas nav vajadzīgs. Man ir laba diēta, es ļoti daudzas lietas nēdu, es neēdu neko tādu asu vai kaut ko ļoti eļļainu un tādas lietas. Vienīgi man sviests ļoti garšo. Es nevaru pēc sviesta, bet piemēram, tādu kā veģetīvo distoniju vai migrēnu tev atklāja Latvijā, vai tā, ka tu bija Latvijā? Jā. Bet kā viņi atklāja, kā tu gāji pie neiroloģa? Es aizgāju pie sava, man ārsts, kas tā prāv, es nezinu kāds latviski, viņš muguru. Osteopāts, jā, laikam. Un viņš man saka, viņš mani zina no bērnības, un viņš man saka, klausies, Ilāna, tev nav nekas, viņš saka, tev ir nervi, tie nervi, viņš saka, tev nekas nesāp, tev visa mugura ir vietā. Es saku, kā mugura ir vietā, ka man lauž mugurkaulu, kas esmu salauzta. Viņš saka, tev viss ir vietā. Un tad viņš man pie neirologa aizsūtīja. Un neiroloģi man uzreiz, es atnācu raudāju, es teicu, daktrīt, es mirstu. Tas bija trausmīgs laiks manā dzīvē, tas 2010. gads. Iedomājies no manis šādas te aktīvas un smaidīgas. Es vienkārši baidījos no cilvēkiem. Es vienkārši miru nost. Es baidījos vispār iziet no mājas. Es sēdēju baznīcā no rīta līdz vakaram. Man patika tā baznīcas smarža, miers. Man likās, ka tur es I will heal. Bet man kaut kā, es saprotu, ka to laiku vajag, bet kad es izēju ārā, es apzinos, ka man tā problēma eksistē. Jā, bet tev ir jāsaprot viena lieta tāda, tev jāparunājās ar gudru cilvēku un jāsaprot, priekš kam tu esi uz šīs pasaules un ko tu ved un kādu ziņu tu ved, ko tu gribi sasniegt šai dzīvē un kas tu esi pats un iesāc sevi mīlēt un iesāc iemācīties priecāties, iemācīties nevis tikai domāt par negatīvo un tikai domāt par nāvi, kas manā gadījumā bija, ja? Es mācījos pati ar sevi parunāt, mēģināju izprast, kāpēc ar mani tas tā notiek, kāpēc es nevaru atrast sevi, kur ir vecā Ilāna palikusi, kāpēc es esmu tāda, kāda es esmu.
Un man bija vajadzīgs laiks, bet tad, kad es ar ļoti daudziem draugiem runājos, es mēģināju atrast kaut kādu lietu, kas man patīk. Un, piemēram, braukšana pie stūres mani nomierina. Un es, braucot pie stūres, jutos daudz labāk nekā jebkur. Man likās, es tagad daru kaut ko, kas man riktīgi patīk. Un tā ir sevis ietekmēšana. Tu pats sev parādi to, ka tu vari kaut ko sasniegt, tu vari kaut ko izdarīt, un tu dari kaut ko, kas tev ļoti patīk, un ka tavam ķermenim tas patīk, un ka tavam mūdam tas patīk, ka tu dari kaut ko, ka you're very excited about. Jā. Tā nav arī par ko stresot, tev ir tas laimes hormons, viss tev, jā. Tu esi priecīga, un tev ir jādara tas, kas tev patīk. Tev ir jāatrod laiks, piemēram, ja tev patīk lasīt grāmatas, atrod laiku grāmatām. Ja tev patīk skatīties filmas, sēdi, tu skaties filmas, bet pozitīvas. Kaut kādas, piemēram, es noskatījos filmu Coyote Ugly Latvijā, un mēs atvērām, tur viens investors bija, mēs atvērām bāru un uztaisījām tādā stilā kā Coyote Ugly vecrīgā Habana Club, viņš saucās, un mēs uztaisījām tādu tīmu. Mēs tur visu laiku lēkājām pa tām letēm un ar ūdeni un tequila, un kas tik mums tur vēl nebija. Oho! Jā, es bārmeni arī biju, un es arī biju realitātes šovā Latvijā. Pēc tā realitātes šova mēs tieši atvērām to klubu arī. Un tāds viņš tā kā klubs bārs bija, jā. Un līdz ar to, ja mēs darām to, kas mums patīk un atrodam visā pozitīvu, tad mums arī būs viss pozitīvi. Ja es visu laiku domāšu, ka man ir slikti, ka man sāp galva, ka es nevaru pēpot, kas man nāk virsū, bet tad es atrodu kaut ko darīt. Parunāties ar cilvēkiem vai satikt, vai es domāju, tā, man vajag filmēšanos, vai man vajag fotoklientus, man vajag modeļus. Tā, es uzrakstu kādam, būs mans modelis, vai mums fotošūts rītā ir. Mēs ejam uz fotošūtu, es atvēru arī jaunu, tajā Instagramā jaunu page, photography _ Ilana _ I think. Un es tagad tur visas savas fočenes lieku, ko es tā kā fočēju ar maniem modeļiem un nemodeļiem. Tagad man septembrī jau pirmie klienti. Un es vēl neesmu kursu izgājis, bet es jau sen fotografēju ar telefonu. Maniem visiem draugiem, visiem patīk, es paņēmu profesionālo kameru un es gribu to darīt un es darīšu. Un man neviens nevar pateikt, nē, tu esi par vecu vai tu to nezini, kā to darīt. Tu pats savas laimes kalēs un tu pats zini, ko tu māki, ko tu nemāki un ko tu vari izdarīt. Tas nav tā, ka tev kāds kaut kādus grožus ieliek, kādos grožos ieliek un pasaka, ka tev tā jādara vai šādi jādara. Tas pilnīgi nestrādā. Tam nav jāstrādā. Tu esi Latvijā, padod man ziņu. Es jau zinu, kas tā būs man jāiemāc pa manifestāciju un es piekrītu fotosesijām arī uz nosacījumiem. Ja? Es pati nemāku, es neteikšu, es nemāku, man patīk, un tur spoguli tā, bet es līdz tam neesmu tikusi. Es esmu tāda, ka es nevaru sevi atrast, nekur es gribu strādāt, neko es gribu darīt. Tas vispār... Arī ir grūti, protams, arī ir grūti, bet tam visam ir vajadzīgs laiks, tu to visu atradīsi. Mēs arī, tu mani arī ne laivā vari arī uzrakstīt vai uzvanīt, mēs varam parunāties. Un es tagad tā plānoju, tā kā augusta beigās laikam lidot uz Latviju, tad mēs noteikti varam sazināties un es došu ziņu un mēs noteikti nekādu problēmu paņemšu savu kameru. Ja vēl kāds ir, kas vēlas piedalīties, varam droši to darīt. Taisītos par folio arī, vai ne? Jā. Nu, tā kā reklāma. Tieši tā. Jā, varat apskatīties manā tajā Instagramā, pēc vārdu uzvārdu var atrast un fotografiju. Un tur ir pāris kaut kādi momenti. Zin kā, man liekas, ka var, tā kā slaivu beigšu, tad mēs komentārā varam ierakstīt. Okay. Jā, un būtu ļoti jauki. Man gan priekšportfolio vajag, gan arī tagad es sākšu septembrī, man ir pirmie klienti, kaut kādā 20. lietas sākās. Un tad man vajag viņiem, man jau ļoti labi praktizēties, man tagad būs pāris, es tagad arī paprasīju savus draugus, kas ir arī pāris, lai es viņus pafučētu, lai es jau tā kā pāri portretiem jau būtu gatava.
Tādā Jā, man bija veidā. dažādi. Es tā kā arī sāku ar žurnāliem, tad man bija portreti, tad bija pāri, tad bija jau suns, un tagad es sāku, es nezinu, vai tas bija labi, es šobrīd šo lēmumu baigi tā nožēloju. Man draudzene ieteica kalfoto, tā kā izmēģināt to, kad tu sevi iemīli, savu ķermeni, un Jā. tu redzi, es nezinu, kur tur bija vaina, vai vidē, vai tieši meitenē sadarbībā, bet man tas nesa tādu nevisai. Un tad viņa man arī stāstīja, ka viņa meklē sevi vēl, Jā. vai viņa fočēs bērnus, pāris un tā. Un tad īstenībā arī sapratu, ka viņa visnotaļ varbūt vienkārši nebija tas cilvēks, kas specializētos tieši uz to sievietes skaistumu, jo viņa uztaisīja viņu nenormāli. Nevis erotisku, to man kaimiņiem rāda, un es redzu viņai erotisko sievišķību. Viņa uztaisīja tādu brutalitāti, un tad es vienkārši sapratu, ka citam ir dabas skati, citam ir mazi bērniņi, citam ir kāri, kad visnotaļ varbūt tev atklāsies tikai tā nozarīt, kas tev patiks un sanāks. Un tā kā, kad... Jā, 100%. Jā, man ļoti patīk, pieņemsim, var redzēt Instagramā, man ļoti patīk, man ir 2 kleitas no maniem izlaidumiem turības, un es tās tagad izmantoju tā kā izīrēšu, vēl neizīrēju, bet es jau uz modelēm pāris izmēģināju. Un man ļoti patīk tās tādas princešu kleitas, tādas princešu veidols un tā sievišķība. Man tādas lietas patīk. Un, protams, arī ar pāriem būs ļoti interesanti, jo viņiem tā kā engagement un viņi grib engagement photoshoot. Jā, šitais ir tik labi. Es vienmēr domāju, kā tas čalis, viņš tā kā, Facebookā tā kā nevar. Meklēt fotogrāfi. Jā. Viņš uztraucās, viņam ir vieta, un viņš jau atcerās par to, kad viņš to mirkli grib, iemūžināt. Tas ir paši, jo, man liekas, meitenēm, ja viņu bildina, viņa varbūt tur to gredzentiņu pēc tam nobildē, bet nav tas process, un tas liekas, Latvijā šitais nesen tik sākās. Es arī dzirdu. Jā, kad es nezinu, ka puiši raksta, bet man liekas, ja es būtu draudzene, tad man liekas, ka es redzētu, ka mans draugs tā kā meklē, un tas jau kaut kāds pārsteigums. Jā, kaut ko meklē. Pārsteiguma moments zūd. Bet ritīgi labi, šitā doma laba, un katram tiešām ir jāatrod kaut kas savs, lai vēlāk, piemēram, man bija ļoti grūti pāriet tā kā uz braukšanu no ģenerāla menedžera pozīcijas, un man visi teica, un ko tu tagad būsi taksiste? Es neesmu taksiste, es esmu jebkas, bet ne taksiste, jo tas mans hobijs, un tā ir mana atveseļošanās vieta, tā ir mana vieta, kur es jūtos labi. Kāpēc man ir jādomā, ko domā citi, ja es te jūtos labi? Jā, man liekas, ka šitā profesijas, tas ir atklātas stereotips, kas saka, ko sieviete taksiste vai arī vīrieši, piemēram, stacijās redzami, ko varbūt tur, asociēs iedzēris, vai arī vienkārši vīrietis, kas mīl. Brīvdienās viņš tur resns, viņš tur garlaikojās, viņš tur negrib tur kaut ko tur vest, un viņš tur bet tagad Boltā, kad es braucu pēdējo reizi, arī pirmo reizi izmantoju, un obligāti vajadzēja ātri tikt. Es ar to sievieti parunājos, viņa tik arī tāda, tā kā tu, viņa saka, man ir savs laiks, es tur aplikācijā visu redzu, visi tik easy, un tu man likās, wow, un tā kā, man ļoti labs iespējas par viņu, ka to var darīt, un forši, jā. Ziniet, kā Bolts un Ubers, tas nav vairāk, tu tā kā neesi taksists, tu vari darīt to kā hobiju. Piemēram, kāds cilvēks krāja naudu uz kāzām, kāds cilvēks krāja uz universitāti, kāds cilvēks krāja uz kaut kādām lietām, ko viņš vēlētos sasniegt. Un tad viņš domā, man ir sava mašīna, es piereģistrēšos un es pavizināšos. Es iekrāšu tam, un es tad nodarbošos ar savām lietām, kuras es darīju. Manā gadījumā, kas bija labi, kad manā gadījumā es nevarēju vairs restorānos strādāt, man bija kaut kas jādara,
un pēkšņi 6 mēnešus vēlāk viņi man piedāvā filmēties un darīt to, kas man patīk un ko man gribās darīt. Un es sāku tās intervijas visas. Vienkārši, viņi man uzaicināja 8. martā izstāstīt par sevi un tā tālāk, pēc tā pārnesās 2016. gads bija crazy. Man visu laiku bija kaut kāds filmēšanās un kaut kas notikās, un es ar to braukšanu varēju nodarboties daudz mazāk, jo, man nebija laika vienkārši. Tad domāju, jā, tu tiešām tā kā nevis kā modela, influencer vai vēstnese, bet kad kaut kā interesanti, jo Latvijā nav tā, ka, piemēram, nezinu, taksistē būtu ļoti daudz intervijas un viņai tagad prasītu, kā tu tagad... Tā bija tīri mārketinga kampaņa un tas viss bija uz to, kad es arī acting nodarbojos un viņi rakstīja kā aspiring actress driving Uber. Viņi saprata, ka es esmu cilvēks ar izglītību, kad es esmu cilvēks, es neesmu taksists, es esmu cilvēks, kurš mēģināja izveseļoties un atveseļoties caur braukšanu, caur cilvēku komunikāciju, bet savādākā veidā. Plus vēl Ubers ir lieliska mārketinga platforma. Es savus fotografēšanās klientus saņemu caur maniem klientiem. Līdz ar to, par jebko es runātu ar savu klientu, vai tas ir fotografēšanās, Covida laikā es atvēru savu food company, es gatavoju ēst un man bija boksi, un tāpēc, kad nebija daudz klientu ar braukāšanu, tad man bija klienti ar ēdināšanu saistību, jā. Un tad es taisīju boksus un pati viņiem vadāju, un man bija 10 klienti kaut kādi kopumā, man vairāk arī nevajadzēja. Es nesaprotu, kā es Rīgā vai kur ar dažiem runāju, kas ir šities biznesa inkubatoros, bet, ja godīgi ir tie stāsti tādi, negatīvi, ka tur ir vics, ka tur ir parādi, ka tur nesanāk. Tu man katru sekundi, katru minūtu un izstāsti kādu faktu, un es domāju, bet kā sanāk, kā tu iedomājies, kā tev uzaicināja? Es tā Es nezinu. Es tā iedomājos un tā sanāk. Kā es gribu, tā sanāk. Un es ļoti gribu, lai cilvēkiem, kuriem iekšēji liekas, kad nesanāk, lai viņiem arī tā sajūta, kad ja es gribu, tad man sanāks. Vairāk nekas nav vajadzīgs, ir vajadzīga gribēšana. Un ir vajadzīgi sapņi. Ja tu nesapņos, manas mīļās draudzenītes, ja viņas man tagad arī varbūt skatās vai vēlāk skatīsies, viņas zina, ka Ilāna ir rozā brilles uz acīm, un viņa tikai tā dzīvo pa dzīvi rozā brillēs. Man viss patīk, viss skaisti. Visu sasniedzu, visu varu izdarīt, šodien taksiste, rīt aktrise, pārīt fotogrāfe un iepūt man. Bet man liekas, vēl sakari. Es nezinu, vai cilvēks viens pats to izdarīt, jo saka, ka Latvija, piemēram, priekš biznesa vai partneriem ir par mazu. Protams, tāpēc es dzīvoju Londonā. Es ļoti mīlu Latviju, bet es dzīvoju Londonā, jo Londonā tas viss ir daudz vienkāršāk un cilvēki tev tic un cilvēki tev uzticās un taviem mērķiem viņi tā kā dzīvo līdzi un palīdz. Nevis skeptiski saka, ko tu tagad uz vecumdienām izdomāji par fotogrāfiju kļūt, vai ko tu tagad taksiste būsi ar savu augstāko izglītību. Nē, es neesmu taksiste, bet es satieku filmu direktorus savā taksī, es satieku aktierus, es satieku tiktokerus, es satieku Instagram influencerus un tā tālāk, un vēl joprojām. Un šos sakarus es izmantoju savā labā. Un tas nav nekas slikts. Paklādiet par šito TikTok. Labi, tos pēc tam pajautāšu. Es uztaisīju sunim TikTok un vienkārši es saprast, kāds darbojas. Jā. Es arī nedaudz tiem sociāliem tīkliem, bet es esmu tālu no tevīm, tur vispār neesmu nekas, karoči. Man bija domā par migrēnu sāk runāt TikTokā, bet par šito mēs varētu pamēģināt, varbūt kaut kad saslēgti. Bet es laikam nevaru tur saslēgties, jo es esmu pārāk sīka. Man bija doma TikTokā par migrēnu papļāpāt. Tā kā, ja mēs varam... Es reti esmu, es pati tur baigi neesmu aktīvā, bet vienkārši man vajag aktivizēties, jo es vairāk man tā kā ir Instagrams, un tad automātiski man viss iet uz Facebooku,
un TikTokā es tikai tur kaut kādus video taisu Ne, bet smieklīgos ar bērniem. jāpamēģina. Platforma laba, man pat Jā, liekas, jā, ka labāk ļoti laba. aiziet. Jā, Bet šitā jā, bet tēma, kā migrēna, es vienkārši kaut kādu vienu, kaut vai ar tevīm šitādu interviju gribētu. Nu, pastīties, jā, kāds strādā, jo baigi cilvēki tur Latvijā, man liekas, tagad vispār TikToks ir numur 1. jā, nu, tas pasaulē arī tā ir. Rekordā Jānis pieteicās fotosesijai. Jā, Redzēji? viņš grib fotografēt vai viņš grib fotografēties? Fotosesijai, Jā, redzēji, es pieteicos, un tagad viņš. Jāni. Bet, zini kā, Jāni, es pāri fotosesijas, ne, man vajag individuālo ar Ilānu, man būs individuālā tikai, ja? Jā, un Tā kā jūs Jānim tur es arī savas, varu individuālos taisīt. jā, jūs tur savas ģēles izvar, bet man vajag individuālo. Man vajag jaunas bildes manai ne pašapziņai, bet man ir tā, Jā, ka man, jā, nu, self-confidence. kā, man, piemēram, dzīvēs tagad izšķīros, un man gribās, nu, tāda, nu, davai, es aiziešu pie fiziera, un es gribu jaunu bildi ielikt Facebookā, Jā, nu, man jā. kaut kāds, nu, tāds draiviņš Nu, tagad es ir, arī ka 2 nedēļas atpakaļ izšķīros, bet es nejūtos bēdīga. tu neizskaties, tā kā es, Nē. nu, es tagad esmu arī bišķi savādāk, nekā es biju pirms 7 vakarā, ja. Jā, Bet, nu, tur ir tas, ko tu teici, jā, kad saruna un sievietes uzlādē tu enerģiju, es esmu lasījusi, laikam muļas protams. kuģi ar to laikam runāju tur. Jā, Nu, par tām enerģijām, ka tur vīriešiem jāšķipojās ir un jā, sievietēm. jā, man ir ļoti daudz draugu vīriešu, bet tajā pašā laikā man ir vajadzīga sievietes enerģija, man vajadzīga ir tāda emocionālā apmaiņa un saprašana, vai es tikai tāda, vai arī citi cilvēki kaut kādā veidā, viņiem ir kaut kas labs vai kaut kas slikts vai kaut kas, bet šodien, piemēram, man bija kliente, nu, es drausmīgi jūtos pēc tam, nu, ļoti bēdīgi. Bet Kādā enerģijas vampīrs es dzirdēju par tiem? Jā, es esmu, bet nē, viņa vairāk bija tā kā, viņai tāda bēdīga, kā to pateikt? Nu, viņa negatīva pa dzīvi. Nē, viņai otrādi, viņa pozitīva, viņa saslima ar vēzi 18. gadā, jā, un tad viņai visu izgrieza, un ko tur, un viņai ir 50+ gadi, viņa saka, un I just got engaged. Un, jā, un vienkārši tik jauki, un viņa saka, es tur kosā strādāju, un tagad es nometu svaru, un tas arī ir ļoti labi, un rekā, ka slimība arī ne tikai sliktu, bet arī laba, un es jau gandrīz jau gatava raudāt, bet tajā pašā laikā tu padomā, ka cilvēks tādam ir izgājis cauri, un tagad viņai nākamais vīrs, viņš aizbrauca pie meitas, jo meitai līgavainis Bostonā no vīrusa kaut kāda nomira 30+ gadi. Un meita uz tā pamata kaut kur sasita galvu vai ko tur viņu izoperē, viss tādas vienkārši šausmu stāsts man stāst, un es domāju, ka Dievs, paldies, mīļo Dieviņu par to, kad man viss ir kārtībā, un tas, kad varbūt kaut kur man galvā ir kaut kādas problēmas, un dažreiz man liekas, ka vai dzīve varbūt nav tik skaista, viņa ir skaista, jo mēs esam dzīvi, mēs esam veseli, mums ir viss labi, mums nevajag domāt par to, kad ja mēs esam veseli un viss ir labi, kad mums ir slikti, jo tas viss ir mūsu galvā. Tieši laik iedomājās, tā kā, nu, sevi mierināju šito periodu, un es domāju, man saka, bet Karīna, tu vari piecelt, nu, es negribu piecelties un dzīvot, piemēram, ja, un tā, vai taisīt ēst, bet viņa saka, Karīna, tu vari elpot. Jā. Nu, tā kā, tev nav operācija, tev nav, piemēram, tev ir abas kājas, nu, tā kā, tu teici novērtē to, ka cilvēkam ir vēzis, un tas, ka mēs nenovērtējam to, ka mums viss tiešām ir labi. Jā, un vajag vienkārši sakārtot savu galvu un psiholoģiski parunāt ar sevi un psiholoģiski saprast, ka tev viss ir ok, un tu vari sasniegt un gāzt kalnus. Nevis, ka tu vienkārši sēdi un sevi vienkārši ņaudz iekšā un vienkārši man nebija draugu apkārt, man nebija neviena, man bija 2 eiro un biju es. Mana mamma nezināja, ka man ir slikti, viņa bija Gruzijā. Man draugs nezināja, neviens nezināja, es biju viena. Un es negribēju ne ar vienu dalīt to bēdu. Es negribēju nevienam teikt, ka tā jautrā un suprīgā un tāda Ilāna ir pēkšņi kaut kas viņai nav kārtībā.
Es vienkārši to slēpu, cik vien varēju, bet mana māma jau saprata, ka kaut kas nav kārtībā, un viņa jau juta, jo man uz Kā tu dzimšanas tiki dienu... no tā vaļā? Nu, tā kā, cik ilgs periods tu biji tajā iestrēgus un kā tu pēc tam tiki ārā? Jā, nu, es biju tajā iestrēgusi 2010, 11, 12, 13. Un tāpēc arī migrēna. 3 gadi. Man bija ļoti slikti, es ļoti daudz gulēju, es nevarēju pamosties, es ļoti daudz gulēju, vienkārši es nevarēju pamosties, man bija slikti no šīs dzīves, man bija slikti no visa, man bija vienkārši slikti iziet no mājas ārā, bet es sevi stūmu, es gāju, es atradu darbu ļoti labā restorānā, man paņēma par assistant general manager, es tur gāju un strādāju, es nācu mājās 6 vakarā un atkal gulēju, lai es varu 9 no rīta būt uz strīpas. Un es to slēpu, bet pēc tam sākās tajā, kad es strādāju tajā restorānā, es ļoti daudz visādus interesantus cilvēkus satiku, un princi Viljamu, un vēl olimpiskos visādus tur čempionus, un Mickey Rourke, un tad mums bija viens pasākums, kur es Hugh Grantu satiku, nu, tik daudz visādus celebrities bija, un man likās, wow, kāpēc es tā kā sēžu, sūnoju un tā tālāk, man taču bija sapņi, es taču gribu būt slavena aktrise, es taču gribu būt dziedātāja, es taču gribu būt tas, es taču gribu būt šitais. Es to visu aizmirsu. Es negribēju vairs būt nekas, es gribēju vienkārši izdzīvot no pirmdienas līdz otrdienai, no otrdienas līdz trešdienai un elpot un nemurgot, jo man naktīs nāca drausmīgākie murgi. Un tādas lietas, tad es iepazinos ar vienu tenisistu, viņš man tur uz Wimbledonu uzaicinājis, paskatījos Federeru un viņš spēlēja un man tas bija tāds, oh, wow, mani uzaicināja un visas tās emocijas, labās emocijas un tās sajūtas, kad kādam tu interesē, kāds par tevi parūpējas, viņš man atsūtīja īziņā, viņš saka, tev ir VIP biļetes tur tajā kasēs, un es vienkārši tāds, kā, ko? Bet tev šausmīgi daudz cilvēku, tā ļoti daudz cilvēku ir blakus. Jo es teicu, es esmu viena, un ja man nav draudzenes vai ģimenes, es vienu to nepanāktu. Tur vajag, redzi, kādu, kas izvelk ārā kontaktus, palīdzību. Jā, bet to jau paties visu izdarīju pati. Tev pašai ir jāiet ārā, tev pašai ir jākomunicē, tev jākomunicē ar cilvēkiem, un tev pašai jāatrod ir jauni draugi, jauni paziņas, un tev pašai vajag ar sevi parunāt tā, kad es gribu būt zvaigzne. Ne šodien, rītā, un viss full stop. Zvaigzne priekš sevis, spīdēt priekš sevis, saproti? Bet ja tu sevi ieiesi un sēdēsi mājās, neviens tev neatnāks un neizvilks no turienes. Tā ir. Es arī, man arī aicināju uz visādiem pasākumiem, un es sēdēju mašīnā, es domāju, nē, es negribu iet, es miršu, es nomiršu, ja es aiziešu uz to pasākumu, man būs slikti, un priekš kam es vispār esmu vajadzīga šajā pasaulē, priekš kam es esmu vajadzīga vispār šai dzīvē, bet es tikai mammas dēļ, jo es ļoti mīlu savu mammu, un es zinu, cik viņa daudz enerģijas un dzīves ieguldīja manī. Es vienkārši mammas dēļ dzīvoju, un es teicu, nē, mamma grib, lai es tā darītu. Un man bija svarīgi mammai pierādīt to, kad es varu, ka es varu sasniegt, ka es izdarīšu un tā tālāk. Līdz ar to tev ir jāatrod kaut kāds punkts vai kaut kāds cilvēks, vai tas ir bērns, vai tas ir vecāks, vai tas ir kaut kāds labākais draugs vai kāds, kāda dēļ. Jo man bija svarīgi, kāda dēļ to darīt, jo sevis dēļ es to negribēju darīt. Ir jādara kāda dēļ. Piemēram, man bija draudzenīte, kurai vajadzēja palīdzēt. Es teicu viņai, mēs smējāmies abas, es teicu, tu esi mans projekts, un tagad mēs tur darīsim, mēs tur pazaudēsim svaru, un mēs arī pazaudējām 3 mēnešos pa 14 kilo, mēs tur iesim tusēt, mēs tur darīsim šito, to. Es pilnībā viņu izmainīju, pilnībā mēs stilu izmainījām, pilnībā matus, visu. Un sākām tusēt, un mums bija nereāli jautra dzīve, mēs vienkārši 2 gadus, man liekas, pēc kārtas tusējām, tā kā nenormāls. Vienkārši no rīta līdz vakaram mums bija sestdiena, pirmdiena, mums bija tā. Un vienkārši tas tev ir jāsaprot priekš sevis, kā tu to vari izdarīt, caur kādu cilvēku. Viena tu vari izdarīt, bet tas ir ļoti grūti. Tev vajag priekš kāda to darīt.
Kaut vai tu izdomā, ka tev, es nezinu, dārzā aug ozols, un tu ozola dēļ to darīsi, ne sevis dēļ, bet tev šis kociņš, viņš ļoti mani mīl, un es tā koka dēļ visu izdarīšu. Un tu sāc sevi tā kā ietekmēt ar to, ar savām domām un ar to, ka, jā, viņš tā grib, lai es izdaru. Nevis es pati gribu, tāpēc, ka pati tu negribi. Saproti? Kāds cits, trešā persona. Un tādā veidā es sevi izvilku ārā, un es vairs nevarēju sevi atļauties ne raudāt, ne sēdēt. Pēc tam es jau, ka tajā restorānā un strādāju, un pēc tam jau pārgāju uz citu restorānu, pēc tam man tur investori mani atrada caur vienu restorānu uz otru pārgāju. Viņiem arī atveru. Tas viss tāds aizgāja tā kā vienā lielā virpulī. Tie visi pasākumi. Protams, man bija ļoti grūti. Es bez ūdens no mājas neizgāju, tāpēc, kad man bija grūti elpot. Tagad arī es, piemēram, daudz runāju, un es ļoti emocionāli esmu, un es jūtu, ka man drusku tā kā trūkst elpas, bet... Nē, bet arī mitrums. Es redzu, ka tā lodziņš vaļā, bet lietus jau to mitrumu arī bišķi un pelēcīgi. Man vajag, es sapampuši. Nē, man arī ir tā, ka man tīt izlādēsies mans karstais telefons, jā. Bet tu man esi tiešām pirmais gadījums, jo man nav bijuši tik pozitīvas sarunas par migrēnu. Pirmā pilnīgi. Man liek, mēs vairāk par dzīves coachingu, bet mēs nonācām līdz tam, kas ir vajadzīgs, lai mums tā migrēna vegetatīvā distonija būtu retāk. Protams, jā. Katrs jau atrod sev kaut kādas zālītes, bet labāk zāles nedzert. Nevis pavisam nedzert. Nesaku to, bet nemaisīt. Nemiksēt un nemaisīt visu pēc kārtas, jo ir jāsaprot, kas tev pašai ir vajadzīgs un uz ko tev kas reaģē, bet nemiksē. Šodien izdaršu to, es arī, man no-offense un adaptos sākumā nepalīdzēja. Es gāju uz akupunkčuru, uz adatu terapijām, jā. Un es gāju uz visādām lietām. Man 64 bija spiediens, kaut kas 80, 120, bet 80, 60, kaut kas tā. Man aptiekā teica, kā jūs vispār staigājiet. Es staigāju tā kā zombijs, es vispār neko nesapratu, kas notiek manā dzīvē. Kā tu jau pabraukt arī nevar tajā mirklī? Nē, tad es nebraucu, tad es tikai mācījos. Bet tad es noliku un gandrīz tur noģību eksāmenā, bet es noliku eksāmenu. Ar pirmo reizi es braukšanu noliku, man bija nereāli superīgs instruktors. Un kaut kā tā, es vienkārši visu to negatīvo un slikto, es vienkārši mēģināju izvest no sevis ārā un nedomāt par to. Man gadās. Jā, man gadās. Bet es tikus tagad cauri šitam visam var redzēt. Jā, man nav vairs slikti vispār, tikai, kad kaut kādas hormonālas, tā man drusku tā kā, bet nē, es vispār to ignorēju, tas man nav. Bet es nezinu, man vismaz gan ginekoloģi, gan neiroloģi teica, piemēram, ja ir normāls cikls, vai arī es, piemēram, jūtu kaut kā bišķi gan pēc garstāvā vai kā, kad to 1-2 dienas iepriekš jau kaut ko, tā kā dzert, kas tev palīdz, un neieciklēties, bet tā kā nomierināt sevi jau pirms tam, kad jau nāk. Jā, kad es esmu iedzērus un man nebūs. Jā. Tas arī ir psiholoģiski, jo es nofenu un adapto dzēru arī tikai. Es nevarēju no mājas iziet. Ja es aizmirstu adapto, man pat tagad, starp citu, es nedzeru viņu, man ir paciņa. Bet tas ir psiholoģiski, man tai nofenu paciņai ir jābūt mašīnā. Bet, tas ir tagad glābšanas vinkas, bet... Jā. Bet tu viņu tā kā ikdienā dzēri vairākus gadus, ja? Es, gurīgi sakot, tos 3 mēnešus intensīvi dzēru, un pēc tam tikai pēc vajadzības. Tur lidmašīnā man bija bail, tagad man vairs nav bail. Tur kaut kāds baiļu sajūts, ka man bija, tad es dzēru. Bet savādāk nē. Un tagad tikai tā, kad es jau jūtu, ka man tāda trauksme, tad es iedzeru. Bet tas ir vienreiz mēnesī pusīte. Tev ir jāpastrādā pašai ar sevi, jāatrod pozitīvisms, gribi zīmēt, gribi dziedāt, jebko gribi bļaudu, aizbrauc uz mežu un izbļaujies kā nenormāli un atbrauc atpakaļ. Tev neviens neko, nevienam nekas tev nav ne par ko jāsaka. Tu gribi darīt kaut kādas lietas, dari, kas tev patīk, un centies nedzert tās zāles, jo zāles, viņas ietekmē tavas lietas. Jā, es ievēroju, jo es viņas vairāk dzeru jau. Apjoma ziņā man viņas ir vairāka veida, jā.
Es saprotu, ka es miksējās kopā. Tad man ir tā, ka es vienu dienu neizdzeru, man ir panika, kad es viņu neesmu izdzērusi, kas notiek. Tad ir atkarība, ko tu teici, ka viņi savā veidā ir narkotika. Tad ir nauda īstenībā, kas saprot, kas aptiek nenormāli vienkārši baroju. Un tad man Omi saka, tu padomā par savām aknām un visu pārējo. Ja, protams, ar to ir jābūt ļoti. Tev ir, zin kā jāizdara, jāpacenšās nokāpt no visām zālēm, nokāpt, iztīrīties. Ir taču, es tev pēc tam privāti atsūtīšu vienu, varbūt tu viņu arī pazīsti, ļoti jauks tāds vīrietis, mani arī mana brāļmeita uz turieni aizsūtīja tā kā masāžas un vēl visādi vēl brīnumi. Un tas nav nekāds magics nekas, bet viņš tieši tur ar visādām zālītēm, pulverīšiem, tām dabistiskajām lietiņām un homeopātiju un tā. Un tagad tā meitene, kas tā superstar, kas bija atbraukusi, viņa arī visi sēž uz tējiņām un tā. Varbūt pamēģini patīrīties. Nē, es daudz ko mēģināju. Migrēnus es šausmīgi daudz runāju, kas ir mēģināts meditācijas. Jā, bet varbūt tieši patīrīties tur, jo es neesmu to darījusi, bet es zinu to, kad ir visādi tur pulverīši dabīgie un kaut kādas tur detoksi un tā, lai tās zāles izvadītu no sevis. Koncentrējies uz to, ka tev daudz zāļu ir. Tur tev ir taisnība zāles, bet es viņas metu nost bija mēnesis, pēc mēnesis izšķīros, un es sapratu, ka man ir jādara atpakaļ. Es plānoju viņas atmest tajā mirklī, kad es dzīvē jutīšu, kad man ir darbs un ka man ir attiecības. Ka man būs viss ok, jo es tagad nevaru. Tagad toču es nevaru. Pacenties varbūt samazināt tās dozes, jo tāpēc, ka tev nav attiecības, ok, darbs ir vajadzīgs, bet attiecības tas nav primārais, ka tas ir bez tā, tu nevari dzīvot. Tev vajadzīgs ir laiks pabūt brīvai, un pēc tam tev būs atkal attiecības. Nekur tu nepazudīsi, mums visiem ir otrā pusīte kaut kur, jā? Par to tu vari nesatraukties. Es gaidu, ka tev būs ģimenes pieteikums. Tu teici, ka tu runā nevis par šķiršanos. Man liekas, tev būtu tagad jāraud tāpat kā ar manīm. Tur visi slikti un viņš vairs nav. Tu tāda, visu satikšu jaunu, man tūlīt mums izdosies ar to jauno. Vienkārši. Riktīgi forši. Paldies tev par stāvu. Nesatraucies ne par ko un visiem lielas bučas. Esam pozitīvi, jo tiešām tas, kas tevi ir, tu esi nomaskējusi migrēnu, tu esi tikus viņai pāri. Tev nav stresa, tev nav bailes, tev nav negatīvas, un tāpēc tu labi jūties reāli. Jā, vienkārši tas ir jāizved no savas sistēmas ārā un jājūtās labi. Jā. Labi, es ceru, ka tava draudzeņa jau ir no ārsta ārā. Jā, viņa jau sen kādu laiku. Mēs varējām beigt, es atvaino. Nē, viss kārtībā. Liels bučas, visiem veiksmi, tev veiksmi un nestraucies ne par ko, viss būs kārtībā. Paldies. Tas ir viss mazākais, kas ar tevi notiek. Ļoti daudzas lietas notiek un cilvēki vēl ar daudz sliktākām lietām saskarās. Tas mierina. Paldies, ka tu piekriti. Tiešām super. Paldies tev par pozitīvs. Man arī. Un sazināmies, doziņu, kad es Latvijā. Un super. Forša vakar tev. Tev arī. Čau. Čau.